Tiešām resna. Ai, nu nē. Nē, vēl sēž te. Bet viņš zem motora. Nu viss, nebrauksim nekur no teines. Ķersim te, Brendons, visu dienu līdz naktim. Nu ko, esam jau ezerā. Mēs šodien ar elektrisku motoru. Diezgan stiprs veiks jau no rīta. Man bija milzīgas ekspektācijas par šodienas dienu. Gan vēja ziņa, gan līdaku ziņa, protams. Nu, pagaidām vēl viņi man paliek mierā. Ceru, ka viss realizēsies. Sāksim pa seklumiem. Redzu, ka Liepanes jau palika augšā. Tā kā... pat šeit arī uzreiz sāksim strādāt. Vēl svarīgi, Brendons izdomāja, ka šodien mēs ķersim tikai uz velciem. Tikai un vienīgi. Yes? Protams. Kā pirmo copas vietu mēs izvēlējāmies kanti starp lepam un dziļumu, jo pēc tam sola baigu vēju, un mēs te jau nevarēsim ar elektrisku motoru pastāvēt. Nu nav pagadam. Tāds sopas nav. Man nav tāds arī. Ir? Jep. Nu, labi ir. Brendonam pirma pieķeras. Mērs vai zemērs? Nezinu, man zāle. Nē, es saprast. Kā liekas, ka normāli, bet man, ka zāles varbūt ir tā kāds arī pareizi. Aha. Labi, tūlīt. Izskatās pēc mērā. Jā, mērs. Nu, kas labs pat? Ir, jā, diezgan labi cīnās. Tas tās bremzīts, jā. Viņas te stipras. Offseta. Uz offseta. Maza gumija, būtu redzējis. Nu, nāc šurpu. Klāt nav sliktā. Ieskrēja sačukā. Resna vēl. No, apsveicu ar pirmo. Super. Paša rīta, Jā. Tas mutko, labi. Nu, izskatās, ka cilvēki pat ne visus vēl apeduši te. Laba, smuka. Offset ielācī. Liepanes jau tik daudz palika te. Jā. Visur. Man arī kaut kas ir, bet man neliels. Zemērs. Tās būs zemērs. Jā. Nu labi, arī. Ja man nebūtu cimda, tad man jau būtu akis. Nē, pat 50 ir. Nu super, tad pirmais maziņš mēriņš. Šī te būs daudz labāk. 68 kaut kāds. 7, jā. Super. Davai vienlaicīgi atlaidīsim. Nu ko, Burtniku ezers šodien jau duplētu iedot. Tā cienīgi. Es vandāls. Pagājušajā nedēļā visas zāles bija vēl apakšā. Šobrīd visas tas līlies Liepanes jau augšā. Nu tā kā. Es domāju, pēc nedēļas vēl būs trakāk. Jau būs paklājs te zaļš. Iemetu un uzreiz ir. Izrādās, kā uz galvu viņa iemetu. Pat iespējams nav maza. Nē, ir maza. Nē. Zāles laikam tāpēc. Uz manu cheat vestiņš attīs šīs official ročkrasa. Tas noteikti nav mērs, tas maziņa. Tā jau paņem bišķi kā. Nu, pirmā mēs tā arī ķeram. Tādas.
ātri vilkt, lai nepaspēja paslēpties. Man arī, bet es nedabūju. Man vajag garā. Tā bremza vaļā vai zivs liela? Aizgāja. Man arī aizgāja, man aizspīja garā. Ciet, tā. Ar offsetu tā arī notiek. Tā kā pikeras līdika iesēžās, bet pa virsu pikeras liepanēs. Aiz liepanam trapīs un viss. Un neko neizdarīs. Neskatoties uz to, ka līdekatājas niedras bija, ar realizāciju mums gāja diezgan slikti. Vienu es tev varu nokļuru 56 cm, bet priekšā mums gaidīja perspektīva. Aste turas uz goda vārda. Varbūt es te jau pa daudz viņu skeru uz to manekli. Viņi to pazīst. Nu jā. Akals šatīs. Akal veistīt. Cik jau var. Tad mēs atgriežamies kantī starp dziļumu un lepam. Tur vēl mums trapies kaut kāda smēra līdekas, kaut kāda zemēri abiem. Man pat krosveika izšauja. Gan arī balta vārda bija rezultatīva. Balta vārda tas tāda klasika Burtnieku ezeram un ne tikai. Redzēsiet, gan arī babetes uz viņu kerses un kerses vēl. Jā, bet pēc tam pacels diezgan stiprs vējš un, fiziski stāvēt laiva jau bija bīstami. Kopīšiem jāsēž. Bavītē redz, ka mēs tādu vecāku kopīšu sēž, viņi tā viņu tur sēž. Karoči, ir nereāls vilnis. Man radīja, ka šodien būs 4 metri sekunda, bet neizskatās. Skatiet, kā laiva šupojas. Tas nenormāli. Un attiecīgi arī stāvēt mēs nevaram, un normāli pārvietoties ar elektrisko motoru mēs nevaram. Tiešām kaut kādi opiši mēs ar tevi. Tu saki, tā kā, šitā opiši, tad ir sēž. Nākamais solis tikai uz velci sakt. Sāk kert. Uz velci, pēc tam feederis. Šī tad ņem. Jau nezinu kāds 9. Pagaidām mazas. Ziemu šogad ne visas zīvis pārdzīvoja. Milzīga karusa. Jā, ļoti labs. Tas light kāds. Dod atrak. Kaut kāds ļoti labs. Uz light kādu tas zandarts, ne? Dalādies jau kaut kāds zandarts. Tas. Ņem. Tā ir laba. Viss, nebrauksim nekur no teines. Kersim te, Brendons, visu dienu līdz naktim. Pasties, tā ir laba. Būs pērkons, mēs tik un tā kersim. Ēdienas ir, viss ir. Jau mājās nebraukšu. Laba līdeka uz light kātu, uz mazu vēstiņu šatīs. Tā, tūlīt es viņu izvilkšu un parādīšu jums. Kas tur ap? Mazs vēstiņš šatīs 9 cm. Un šitādā smuka resna līdeciņa. Tiešām resna. Vai viņa kāda tur Brexitī apēt, vai nezinu, kas viņi te varētu būt. Ikrie, priekš ikriem jau bišku pavēlu, kāds šodien mums 18. maijs. Laidīsim viņu atkal atpakaļ, lai nokert viņu vēlreiz. Vai jau jūs atbraucat te un nokert viņu vēlreiz. Skrien. Tagad tev tādu jānoker, un man vēl vienu. Jā, aiziet mašķiniem. Kas vēl diezgan svarīgi, es tikko viņu ar light kātu to izvadīju līdz 18 gramiem, bet līdeka tāda nezinu, viņa bija tikai 80 cm, bet svars viņa diezgan ok. Pa ko gribu pateikt? Es viņu diezgan rupji un ātri izvadīju, lai viņa nepaspēja visas šīs niedras paslēpties. Un īpaši ar šo mazo džigalviņu, ar šo mazo akiti, to vajadzēja tiešām rupji un ātri darīt. Citādāk nebūtu mums bildes. Un nebūtu kontenta priekš jums. Tā kā
Nu labi, ķeršu tad ar maziem. Varbūt mums tāda teorija. Vakardien un sestdien arī visam cilvēkiem te, visam makšķerniekiem, man pircei draugi stāsta, visam ķeras nenormāli. Ļoti labi. Šodien, nu jau acīm redzot, ļoti labi nav. Kaut kas ķeras, bet ļoti labi nav. Un, ja viņi negrib, tad jāmēģina mazie manekļi. Brendons šobrīd mēģina zaļus zeoks, kečušāt, es mazus vestinus, pēc tam pamēģināsim vēl hardcoreņus, rotiņus, mazus woblerīšus, mazus džerkiņus, tādus 6 cm, un noteikti ceru būs rezultāts. Mēs šobrīd aizgājam tuvāk krastam, tā ir līdztie neliela, jo te vismaz vēja nav. Mums tādas cerības, ka te arī ir siltāks ūdens. Varbūt te zīvis kāds arī mēģina paslēpties no vēja, tā kā mēs. Nu, paradīšu, kas būs tālāk. Atkal uz mazu vestinu, bet tas jau zemeriņš. Diemžēl. Bet man patīk ķert uz laitu katu. Atlaidīsim viņu tā. Davai. Labi, bildēsim. Viņam kaut kas ir vedrā. Un tas nav tikai mans vestins. Tur kaut kas vēl viņam. Uzliku vēžus un uz viņam šitādi zemeri ķeras. Tikko bija laba copa uz roza hardcore šitādu. Nu, viņš nav īsti ros, viņa mugura roza, bet apakšā viņš tāds balts ar oranžo. Bija ļoti laba copa. Tāda kā man spole izlido pat no kreisas rokas. Bet neizsežas. Un visu laiku domāju, kā tas iespējams. Trīžu brāki. Frikcons aiztaisīts. Un tik un tā viņa neizsežas. Tā, laikam pārinieks atkal nokira breksi. Viņam jau 2 breksi bija, bet aizgāja. Šito tūlīt izvilksim laikam. Zāles iegāja. Ar ko piebaroja? Trāpa ar marcipānu? Yeah. Uzgaidi biškiņi, uzgaidi, viņa iznāks. Vai viņa ir visu? Nu, ja iesašu uz zāli, tad labāk bišķi uzgaidīt un viņa pati iznāks. Jā, kaut kas dabis. Labi. Uz roza āriņiem. Roza hardcoreņš. Nu, ja jums ir draudzene vai sieva, varat viņu tādu roza sievišķīgu hardcore uzdavināt. Pat svetki nevajag. Vienkārši uzdavināt. Lai viņa brauc ar jums un arī ķer. Ne tikai šitas, bet arī šitas milzīgas līdekas. Tikko iemet un uzreiz ir. Trāpīja atvertē muti. Tas tam mērs, man liekas, pat. Sačukā? Jā, būs. Mēriņš būs. Oho, labs mēriņš pat. Nu, vot. Pēc ilgas pauzes ķeras liels. Ilgas pauzes un dažas nerealizētas. Mērs, varbūt nē. Nē. Zemmērs uz atkal maniem šīm vestiniem. O, kālēc? Uz maziem vestinam. Jau 17 zemmērs, cik jau var viņus ķert? Nu labi, vismaz kaut kas ķeras. Kā tas iespējams? Atkal breksis? Uz offset? Nezinu. Breksis uz offset, tas tik būtu kaut kāds. Breksis uz offseta, zemmērs. Nu, tik un tā labi. Ir. Pat izskatās pēc smēra. Vai breksis? Ne. Breksis.
Labi, līdika. Šodien brekšu diena. O, kāda nikna! Nak. No, izvilkšu uz Žigalvas meriņo. Bez sečuka. Super. Liela nav. Kaut kur 50 kaut kas. Atkal mans maziņš vestiņšatīs. Jā, 52 centimetri. Stabili ir. Pat var uztaisīt tāsti, būs gandrīz 53. Nu, gandrīz. Tā, mēs viņu nobildēsim ātri. Mēs viņu ātri nobildēsim un atlaidīsim. Šeit priekš sparinieka spinningam bija diezgan bīstama situācija, jo viņam iesažas laba līdeka un viņš adrenalīna aizmirs attaisīt vaļa frikcionu. Man dzīvē jau bija 3 gadījumi, kad pariniekam labas līdekas pie pašas laivas brutāli skrien zem laivas un frikcionas vai nu pacietu, vai nu aiztaisīts vispār un spinninga kāds salauzas 2 pat 3 puses. Šoreiz tomēr bez mirušiem un viss nobeidzas laimīgi. Cel, pamāsim viņu. Tev arī labā! Nu super! Yes! Super. Smuki. Bildi vajag? Jā. Davai tad bildi, pēc tam atgriezīsimies. Nu ko, mēs izbraucam uz pusdienam, paēdīsim karstu zupu, pastu, vēl kaut kas mums tējā ar šokolādi un vēl pāris stundiņas paķersim, jo vakar sola lietus, un kur līdz 5 mums laiciņš līdz 4, es pat domāju, būs. Cerams, vēl kaut kā noķersim. Brendonam vajag savu rekordu atjaunot, 73 un uz augšu. Man vēlams uz kaut kādam wobbleriem noķert, un tad diena būs superīga. Skaties, kāds ar Bold Drive atbrauc Burtnieku ezeru pacopēt, un ja kas, Valmiera nav Bold Drive. Tā kā viņš atbrauc vai nu no kaut kāda sesija, vai nu pat no Rīgas, nezinu. Ja gribas copēt, nav nekādu ierobežojumu. Vispār, ja kaut ko dzīve gribas, visas robežas ierobežojumi mums tikai te. Tu visu var. Nu ko, rezumējot, mēs labi paēdam. Rīta copa bija dīvaina. Nekādas razdačas, kā bija brīvdienas, cik es zinu jau no jums visiem, nebija. Tā vienmēr. Ja ķeras vakardien, tad šodien nebūs. Ja jūsu draugs vakardien noķer 15 līdekas kaut kur, tad jūs atbrauksiet tajā pašā vietā uz nākamo dienu un noķersiet, ja noķersiet. Jā, bet kaut ko mēs izmacējam. Kaut kādas reakcijas ir uz maziem maneklīšiem, kā jūs jau redzēt, tādiem 7-9 centimetri. Mums liekas kā uz kaut kādiem koršiem, bet šodien mūsu krasta ļoti duļkains ūdens, visur ļoti duļkains. Ir sakritība, nav, nezinu, mums liekas, ka ir. Šobrīd brauksim vēl uz kaut kādam 2 stundiņam līdz 3-4. Pēc tam solas stipru lietu līdz rītdienai, tā kā cik paspēsim paķert, tik paspēsim. Mums 37% akumulātoram, tāpēc kaut kur te pie pašas bāzes paķersim, tālu jau nebrauksim. Nu, protams, pārdīšu, kas būs. Un pastāstīšu. Jā, zemmēri uz vārdam, un ne tikai. Labi, tas izskatās pēc mēra līdekas. Es pat negaidīju. Slikti seš. Redzu, ka slikti seš. Bļāķi. Aizgāja. Nu, šis līdeka, diemžēl, aizgāja dēļ manas kļūdas, jo pārāk ilgi es vazājos. Kaut kā nepārliecinoši. Vajadzēja rūpīgi
Rūpīgi viņu vadīt un viss. No pirmas reizes uz sačuku. Nu, jā. Tagad tu redz, ka tu šodien ķer, tad sāk ticēt. Es uz viņu vislabāk babītas keru uz Stingera. Grūti noticēt. Viens akis un viss notiek. Grūti noticēt, ka vārdi. Tieši vārdi. Babītes es varu viņu ļoti lēni izvadīt ar vienu Stingeri. Viņa tad peldoši gandrīz. Nu jā, viņa negriezt vispār gandrīz. O! Mērs būs. Pamēģināsim no pirmas. Gabels. Velku. Ņem. Nu, šobrīd bija brutāli. Uzreiz. Nu, mācās. Nevaram izvēlēt. Piecinieku nevaram izvēlēt. Uz kādu atzīmi šis līdeka? Nu, skatāmies. Nu, tā. Uz kādu atzīmi kaut kas ap 65. Pat vairāk varbūt. Nu, nē, 65 arī būs. Un skaties, kā paņemam pašas žaunas. Viņas šodien visi tādas bišķi resnas, jau pa brīvdienām apēdušas. Nu, vārdi tomēr sagribēja. 65 nebūs, bet 61 būs. Skatiet, kad man Frankensteini ir. Vestin gumiešatīs ar relax astī. Ojojoj. Viņš jau prasa, Anton, nu lūdzu, dot man nomirst, lūdzu, pietiek uz mani ķert jau, pietiek mani most, man pat acis nav. Vienkārši pietiek. Nē, vēl būs līdekli uz viņu. Frankenstein ķer joprojām. Nedašu viņam nomirst. Vēl metrs viņu gaida Babitas ezerā. Es jums parādīšu šogad. Frankenstein. Nu, vot šī tāda gumija ker. Skatiet, tu pats serkociņa iekšā ir. Serkociņa. Nu, dizains. Nu, smuki. Nu, labi, viņam ir 7 dzīvības atstājas. Tā kā uz 7 līdekam viņu pietiks un viss. Nē, tikai vienai līdekai pietiks un viss. Vai viņu salīmēt labāk? Kā jūs domājat? Labi, es viņu salīmēšu, lai nākotnē jūs vēl viņu uzredzējat. Vispār gribu sataksīt kaut kādu topiņu tēmu mānekliem kādreiz. Man nav, ir arī normāli mānekļi, tēmu tev ir. Nē, es gribu nopirkt, patestēt daudz ko un... Man pagaidām ir viens wobleris no tēmu, kas strādā. Vārdi! Oho! Pirmā dzīves uz vārdu. Mēriņš? Nezinu. Tu teici, sačoks vajag? Nevajag? Nevajag. Arī ir. Nafik es viņu Es paņemu. būšu godīgi, man liekas, tā tēmu vārdi, ja? Jā. Es domāju, ka viņai aktions tāpat kā tavai relaks nokostēja galvē. Bet uz viņu nokiroju pāris līdekas. Nē, es ticu, ka tu noķēri. Tu tak redzēji video? Es redzēju, Jā? Skaties. Joki tavi. Labi. Tieši kā es ierunāju. Jā, tieši, kad tu pastāstīji, netic. Vajadzēja ticēt. Man kaut kāds vairāk cerības uz tiem atklātajiem līčiem šobrīd. Mēs te jau kādu laiciņu sežam un mums viens zemērs pieķeros pagadam te. Labi, man ir mērs. Uz atkal mazu vestim to šatīs. Maza. Tūlīt dabūsim. Šī tāda mazo. Nu tu šodien daudz ir tā, sūdzies, nav zīves, un uzreiz ir zīves. Jā. Vairāk jāsūdās laikam. Kad tikko sāku sūdzēties, uzreiz ir. Jā, vairāk jāsūdās. Dievs uzreiz tāds, nu labi. Man sparnieks Oleg stāv uz
Tā kā raudāšana ķer visu laiku. Kad tikko sāk raudāt, tad pieķeras. Nu, es tā saku, nu. Liek, oi, man šodien neķeras, tev ķeras, tev manikli smukāki, labāki, pavadiņi taisnāk. Jā, tev vējš labāk būs. Jā, tu stāv kreisa pusēs labajā. Jā, man grūti mest. Kreisē vienmēr labāk. Šodien mazi manikli pilnībā glābs situāciju. Jā. Visus mazi manikļiem. Jau kārtējo reizi stāstu to. Un pa lielam es ļoti noticēju maziem tam gumiem īpaši tikai pagājuši gadu. Pirms tā kaut kā ķeru arī, bet nebija tās lielas ticības, kā kad līdi, kad negrib, tad viņus ņem. Kad ir sliktas bezsopas dienas, tad viņi viņus ņem. Nu, tā. Neparādīju to uz kameru, bet vienai no mēram līdekam no mutes izkrīt mazas raudas, tādas 6-8 centimetri. Un tas uzreiz tad atklāja mums acīs, ka uz tādu izmēru arī jāķer, ja viņi tādu ēd. Ko arī veiksmīgi sākam darīt. Western Official Roach, tā mazā raudiņa, un viss notiek. Mēs ķeram pa 2 stundām. Mums bija 20 plus zemmērī, vēl 7 vai 8 mēralīdekas. Tā kā viss notiek, un tas maziņš guminieks dot rezultātu. Bučas viņam. Paga, tas kaut kas liels. Kaut kas ļoti liels. Tas breksis kaut kas. Jā, tas breksis aiz muguras. Ak, Dievs, cik liels, jā. Lien, galvenais, lai neesit. Ai, jomajā. Ai, nu nē. Nē, vēl sēž te. Bet viņš zem motora. Action. Action. Peldušenku iet. Nē. Ņem. Viņš brauc prom. Ņem. Ha. Tankur. Ir. Nu, tas bija action. Cik viņš liels! Cik tas piecinieks? Jakarni, babai! Figi, nu labi, nav piecinieks. Nu, dafigā. Tūlīt pamarīsim viņu. Ļoti milzīgs. Nu ko, breksis? 62 centimetri. 62 centimetri. Jūs varat sev vizualizēt? Afigēt. Kāds gabals normāls. Breksis 62 centimetri. Jūs varat sev vizualizēt? Tāda lobsta. Man gadus 2 atpakaļ uz 3-400. Gandrīz tas pats pieķeras uz mazu zaļu oblerīti. Nu tas arī riktīgi labs. Wow. Vienkārši wow. Un actions bija, jūs to visu redzēt. Nu vot, a tu teici, vajag noņemt šo Western mazu gumiju, jau Beca teica. Viņa vēl ķers, ka tās Frankenstein 2 gadus. Es pēc tam viņai pielimēšu kaut kādu asti no relaksa, un viss vēl būs. Es nezinu, tas zinu, ka... Domā, ka visa maģija tajā manikā? Tas, ka izmest vecu kreklu, sieva tev prasa, izmet lūdzu to kreklu jau, nu pietik, tu viņu kopš skolas laikiem nes. A tu tik pierot jau pie viņas, ka nevar? Nu nezinu, ja zeici caur, tad jāmēr. Ja zāķa neturās, nu tad ko, nu vajag. Man ir viens tāds krekls, sarkans, interesants. Kad es ar savu sievu iepazīstinājos, tas bija, kad man vēl 20 gadi bija, sen. Es pie viņas mammas atbraucu ar šis krekla, un mamma teica, cik labs krekls, man tik patīk šis krekls. Un pēc tam katru gadu, kad mēs braucam pie viņas mammas, es viņu speciāli velku. Bet viņa domā, tas viens tas pats, es jau nopirku vēl 2 tādus.
tas pat. Bet viņi joprojām, nu tā kā tas mūsu lokāls mems, domā, ka man 10-gadīgs krekals. Jā. Mani gaida viņa. Mūknēs gaida. Redzēju, ko tu izdarīji. Pie mums strauji tuvēs milzīgs lietus makunis, kurš solīja līdz nākamajai dienai. Tāpēc kaut kur vēl stunduņu mēs ļoti veiksmīgi, varētu sakot, pakēram uz mazam Westin-Šatīs gumiem, 9 cm, un mana konta pa dienu sakrājas 10 merelīdikas un 33 zemmeri. Zemmeris tā kā arī diezgan patīkami ķert, īpaši uz laitu katu. Un, protams, arī tas breksis. 5 kg viņš diemžēl nebija. Viņš bija gandrīz 3 kg, bet kādas emocijas, kādu draivu viņš iedod arī tai topī. Ohoho. Parniekam arī bija diezgan daudz zemmeru, kaut kur ap 20 plus merelīdikas arī. Tā kā diena pilnībā izdevusies. Ļoti interesanta, tāda dinamiska, es teiktu, cope, kuru atstāja pie sevis tikai labu iespaidu, tādu pēcgāršu un, superīgas atmiņas. Paldies tev, ka noskaties. Visi manekļi no šī video pieejami, kā vienmēr, Copes draugs LV mājaslapā. Un neaskas tev un uz tikšanas. Ja kas raksti, palīdzēšu. Tavs Copes draugs. Tā ir bomba. Afigiet. Bomba vienkārši. Uz ko? Uz mazo. Uz šito. 7-9 cm gumija. Nē, metrs nebūs, bet 90 kaut kādā. 97 kaut kādā. Mēram, laižam vaļā.